Krievija, 2026. gada 6. aprīlis. Vēl viens masīvs Ukrainas dronu uzbrukums. Aizsardzība tiek pārslogota un sākas panika. Ir noticis neatgriezenisks militārs zaudējums. Novorosijska ir liesmās. Atkal lielākais Krievijas naftas termināls Melnajā jūrā. Termināls, kas katru mēnesi apgroza miljardiem dolāru, aizdegās jau 4. reizi mazāk nekā 6 mēnešu laikā. 2 piestātnes iznīcinātas, naftas vadi pārrauti, vadības vārsti uzsprāguši. Tik liels ugunsgrēks, ka to no kosmosa pamanīja pat NASA satelīti. Un kamēr termināls deg, arī pēdējā Krievijas fregate, kas spēja palaist kalibra raķetes Melnajā jūrā, deg pēc tam, kad to trāpīja droni, kurus tā mēģināja notriekt, bet nespēja. Taču tas, kas notiek Novorosijskā, nav tikai kārtējais uzbrukums. Kad paskatās uz pēdējiem mēnešiem, kļūst skaidrs, ka Ukraina nemēģina iznīcināt šo ostu. Ukraina dara kaut ko tādu, ko Krievija vienkārši nespēja apturēt. Naktī no 5. uz 6. aprīli Ukraina palaida apmēram 50 dronus pret Novorosijsku. Tas ir milzīgs skaits vienam mērķim. Un Novorosijska nebija vienīgā vieta, kam uzbruka tajā naktī. Kopumā Krievijas pretgaisa aizsardzība paziņoja, ka tikai 3 stundu laikā dažādos valsts reģionos ir pārtvērusi 148 dronus. Izskatās efektīvi. Bet ar to nepietika. Tie droni, kas tika cauri, trāpīja tieši tur, kur vajadzēja. Českaras terminālis saņēma tiešu triecienu. Un šeit ir vērts apstāties, lai saprastu, kāpēc šis termināls ir tik svarīgs. Českaras ir galapunkts visam Krievijas dienvidu naftas vadu tīklam. Urālu, Sibīrijas, Kazahstānas nafta. Viss iziet caur šo vietu, pirms tiek iekrauts naftas tankuģos. Normālos apstākļos Českaras apstrādā apmēram 700,000 barelu naftas dienā. Tas veido aptuveni 20% no visa, ko Krievija eksportē pa jūru. Un tajā naktī Ukrainas droni trāpīja abos galvenajos iekraušanas piestātnēs. Naftas cauruļvadi, kas savieno termināli ar kuģiem, un sistēmas, kas kontrolē naftas mērīšanu un sadali. Citiem vārdiem sakot, nav jēgas no naftas, ja tev nav iespējas to iekraut kuģī. Tieši to Ukraina arī iznīcināja. Naftas iekraušana Českara tika pilnībā apturēta. Taču termināls nebija vienīgais mērķis. Tajā pašā operācijā Ukrainas droni trāpīja fregatei Admirālis Makarovs, Krievijas kara kuģim, kas bija noenkurots Novorosijskas jūras spēku bāzē. Šī fregata ir vai bija viens no svarīgākajiem kuģiem, kas Krievijai vēl bija Melnajā jūrā. Makarovs ir bruņots ar kalibra raķetēm, tālas darbības raķetes, kuras Krievija izmanto, lai trāpītu Ukrainas pilsētām un infrastruktūrai līdz pat 2500 km attālumā. Tās ir raķetes, kas lido tuvu zemē, ir ārkārtīgi grūti pārtveramas un nes gandrīz pustonu sprākstvielu. Lai jums būtu priekšstats par to, ko šīs raķetes spēj, tikai 2026. gada martā Krievija palaida 138 raķetes pret Ukrainu. Tās trāpa dzīvojamām ēkām, elektroapgādes tīkliem, slimnīcām. Vairāk nekā 300,000 mājsaimniecību palika bez elektrības Černihivas reģionā pēc viena vienīga uzbrukuma. Katra kalibra raķete, kas tiek palaista no tāda kuģa kā Makarovs, var iznīcināt veselu ēku. Tāpēc, kad Ukraina izslēdz šādu fregati no kaujas, tā nav tikai militāra uzvara. Tas nozīmē arī par vienu raķešu palaišanas iekārtu mazāk, kas vērsta pret pilsētām, kurās dzīvo civiliedzīvotāji. Un tieši to Ukraina arī izdarīja. Satelīta attēli apstiprināja 2 tiešus triecienus pa Makarovu. Pirmais trāpīja apgabalā, kur atrodas kalibra raķešu palaišanas iekārtas. Otrais trāpīja priekšgalā, kuģa priekšējā daļā. Uzbrukuma video, ko publicējis Ukrainas dronu spēku komandieris, rāda precīzu brīdi, kad fregate izšauj savas aizsardzības raķetes pret tuvojošajiem droniem. Raķetes paceļās un netrāpa. Droni turpina un trāpa mērķi.
Vienas no Krievijas vismodernākajiem karakuģiem pretgaisa aizsardzība Melnajā jūrā izgāzās vienīgajā uzdevumā, kas tai bija jāizpilda. Tajā pašā operācijā Ukraina uzbruka Sivash naftas platformai Melnajā jūrā. Krievija bija pārvērtusi šo platformu par bāzi pretgaisa aizsardzības radariem. Un veids, kā Ukraina uzbruka, ir iespaidīgs. Jūras droni aizpeldēja līdz platformai, darbojoties kā īstas mātes kuģi. Autonomas laivas, kas pārvadā mazākus dronus lielos attālumos un pēc tam tos palaiž, ka tuvojas mērķim. Mazākie droni tad uzbruka radariem. Tā ir tāda taktika, kas izklausās pēc zinātniskās fantastikas, bet tas notiek tagad, īstā kaujā. Un padomā, ko tas nozīmē praksē? Bez šiem radariem Krievija zaudē pretgaisa aizsardzības acis šajā reģionā. Un bez pretgaisa aizsardzības ceļš ir atvērts nākamajam uzbrukumam. Ukraina ne tikai iznīcina, tā sagatavo augsni, lai iznīcinātu vēl vairāk. Un šeit sākas patiešām interesantā daļa, jo nekas no tā nav jaunums. Ukraina jau visu šo ir darījusi iepriekš. Tas pats termināls, tie paši kuģi, tā pati pilsēta. Un tieši šeit šis stāsts pārvēršas no atsevišķa uzbrukuma par kaut ko daudz lielāku. Atgriezīsimies mazliet atpakaļ. Kāpēc? Kad jūs saliekat notikumus blakus, stratēģija kļūst acīm redzama. 2025. gada novembrī Ukraina pirmo reizi ar pilnu spēku uzbruka Českaresei. Tika bojāts termināls, apstādināts operācijas, izraisīti milzīgi ugunsgrēki. Krievija pavadīja vairākas nedēļas labojot to. Tika ieguldīti miljoni remontdarbos. Atjaunoja iekraušanas jaudu. Vai tas darbojās? Darbojās. Uz kādu laiku? 2026. gada martā Ukraina atgriezās. Uzbruka atkal. Šoreiz tika iznīcinātas 6 no 7 termināļu iekraušanas rokām, iekārtas, kas pārpumpē naftu tankuģos. Bez tām osta vienkārši nedarbojas. Visa osta apstājās. Un tajā pašā uzbrukumā droni trāpīja fregatei Admirālis Essens, vēl vienai no retajām fregatēm ar kalibra raķetēm Melnajā jūrā. Bojājumi kuģim Essens bija tik nopietni, ka pēc Ukrainas avotu teiktā kuģis zaudēja spēju palaist savas kalibra raķetes. Tās pašas avotu ziņas liecina, ka uz kuģa izcēlās ugunsgrēks, kas ilga 18 stundas. Krievija atkal salaboja Šešharis. Tika iztērēts vēl vairākas nedēļas, vēl miljoni. Un aprīlī Ukraina atkal apgriezās. Tas pats mērķis, tas pats iznīcinājums. Šoreiz tika uzbrukts arī Makārovai, pēdējai fregatei ar kalibra raķetēm, kas bija palikusi. Tagad apstājies un padomā uz mirkli. Novembrī. Uzbrukums, iznīcināšana, remonts. Mārts. Uzbrukums, iznīcināšana, remonts. Aprīlis. Uzbrukums, iznīcināšana. 3 reizes tas pats mērķis. Tu jau esi pamanījis, ko Ukraina šeit dara, vai ne? Šī nav atsevišķa uzbrukuma sērija. Tā ir stratēģija. Krievija to labo. Ukraina iznīcina, Krievija atkal labo. Ukraina atkal iznīcina. 4 reizes mazāk nekā 6 mēnešu laikā. Un katru reizi kļūst sliktāk, jo Ukraina mācās no katra uzbrukuma. Viņa zina, kur atrodas vājās vietas. Viņa zina, kuras aizsardzības Krievija pārvieto. Viņa zina, kuri gaisa maršruti ir atvērti jauniem uzbrukumiem. Katrs uzbrukums baro nākamo. Bet problēma ir vēl nopietnāka nekā šķiet, jo Krievija nevar vienkārši pamest Novorosisku un doties citur. Un šeit mēs saprotam, cik liela stratēģiskā kļūda bija Krievijas rīcība. Kad Ukraina sāk iznīcināt kuģus un infrastruktūru Krimā, Krievija pieņēma lēmumu. Viņi pārvietoja to, kas bija palicis no Melnās jūras flotes, uz Novorosisku. Viņi visu lika uz vienas kārtas, paļaujoties uz vienu vienīgu ostu. Loģika šķita saprotama. Novorosiska atrodas Krievijas teritorijā, tālu no frontes līnijas, teorētiski vieglāk aizsargāt. Tas bija B-plāns, un tagad B-plāns deg jau 4. reizi. Melnās jūras flote ir iesprostota, burtiski iesprostota. Kopš 2022. gada Turcija ir slēgusi Bosforu šaurumu. Vienīgais ceļš, pa kuru karakuģi no Melnās jūras var nokļūt pārējā pasaulē. Turcija to izdarīja pamatojoties uz starptautisku līgumu, ko sauc par Montrē konvenciju. Kas dod Turcijai tiesības bloķēt šo pārēju kara laikā?
praksē tas nozīmē, ka neviens militārais kuģis neieiet un neiziet no Melnās jūras. Trešā šīs pašas klases fregate, admirālis Grigorovičs, kopš 2021. gada ir iestrēgusi vidusjūrā. Tā tika nofotografēta Alžīrijā 2025. gadā, nespējot atgriezties. Tātad Krievijai ir tieši 0 fregates ar kalibra raķetēm, kas būtu pieejamas, lai aizvietotu tās, kuras Ukraina iznīcina. 0. Un flote jau bija sabrukusi vēl pirms šiem pēdējiem uzbrukumiem. Krievija zaudēja Moskva, lielāko un svarīgāko flotes kuģi, kas pazīstams kā flagkuģis, 2022. gada aprīlī, kad to nogremdēja Ukrainas raķetes. Un Krievijai gandrīz 4 gadus vajadzēja, lai oficiāli atzītu, ka to nogremdēja Ukraina. Pēc tam par flagkuģi kļuva Makarovs. Tagad arī tas ir bojāts. Kopumā aptuveni puse Melnās jūras flotes kuģu kopš kara sākuma ir iznīcināti vai bojāti. Un pats ironiskākais ir tas, ka to paveica valsts, kurai nav pat savas flotes. Atlikušie kuģi nevar iziet atklātā jūrā, jo tad tie kļūs par mērķi. Tie nevar paslēpties Novorosīskā, jo Ukraina uzbruk ostai katru mēnesi. Un tie nevar saņemt pastiprinājumu, jo Bosfora ir slēgta. Tā ir slazds bez izējas. Un ja tas jau šķiet slikti Krievijai, pagaidi, tas kļūst vēl sliktāk. Jo tas, kas notiek Melnajā jūrā, ir tikai puse no stāsta. Ukraina dara to pašu Baltijas ostās. Ušķiluga un Primorska, kas kopā veido 40% no Krievijas naftas eksporta jaudas, arī tika vairāk kārtīgi uzbrukti martā un aprīlī. Dūmi no ugunsgrēkiem Ušķilugā bija redzami Somijā. Krievijas naftas eksports vienas nedēļas laikā samazinājās no vairāk nekā 4 miljoniem barelu dienā līdz 2,3 miljoni. Lielākais naftas piegādes pārtraukums mūsdienu Krievijas vēsturē. Finanšu aģentūra Bloomberg aprēķināja, ka Krievija šo uzbrukumu dēļ vienas nedēļas laikā zaudēja apmēram $1 miljardu ieņēmumos. Tagad ņemiet vērā, ka Krievija aizsardzībai 2026. gadā ir rezervējusi ekvivalentu $157 miljardiem. Katra nedēļa, kad tās ostas stāv dīkstāvē, ir nauda, kas būtu jāizmanto šīs kara mašīnas finansēšanai, bet vienkārši nenonāk līdz tai. Un visā šajā situācijā Krievija tomēr mēģināja izmantot to savā labā. Apsūdzot Ukrainu par uzbrukumu kaimiņu terminālim, kas daļēji pieder Chevron un ExxonMobil, mēģinot izraisīt krīzi starp Ukrainu un Amerikas Savienotajām valstīm. Taču satelīta attēli pierādīja, ka mērķis bija Krievijas termināls, nevis amerikāņu. Tikmēr Zelenskis tajā pašā dienā, kad notika uzbrukums, piedāvāja savstarpēju enerģētikas pamieru. Ja Krievija pārtrauks uzbrukt Ukrainas enerģētikas objektiem, Ukraina pārtrauks uzbrukt Krievijas enerģētikas objektiem. Zini, kāda bija viņu atbilde? Nekāda. Pilnīgs klusums. Un te mēs nonākam pie šī stāsta galvenā punkta. Ja tu sāki šo video domājot, ka būs vēl viens Ukrainas uzbrukums Krievijai, ceru, ka šajā brīdī tev ir kļuvis skaidrs, ka tas, kas notiek, ir daudz lielāks par to. Tas nav par degošu terminālu, tas ir par veselu sistēmu, kas vairs nedarbojas. Redzi, Ukraina plānoja saražot vairāk nekā 7 miljonus dronu 2026. gadā. 7 miljoni, gandrīz 50% vairāk nekā 5 miljoni, kas tika saražoti 2025. gadā. Patiesība ir tāda, ka droni kļūst lētāki, ar lielāku darbības rādījusu un gudrāki. Ar katru mēnesi Ukraina spēja veikt lielākus uzbrukumus pret tālākiem mērķiem, un Krievija nespēja atjaunot to, ko zaudē. Tā nespēja salabot ātrāk, nekā Ukraina iznīcina. Tā nespēja pārvietot kuģus, lai aizvietotu bojātos. Tā nespēja aizsargāt savas ostas. Krievija atkal salabos Novorosīsku. Tas ir fakts. Visticamāk jau tagad notiek remontdarbi. Tas prasīs nedēļas, tiks iztērēti miljoni, un pēc mēneša, varbūt pat ātrāk, Novorosīska visticamāk atkal būs liesmās. Jo Krievijas problēma nav šis uzbrukums. Tas nav iepriekšējais, un tas nebūs nākamais. Problēma ir tāda, ka uzbrukumi neapstājas, un Krievijai nav atbildes uz to. Un es vēlos zināt jūsu viedokli.
Jūsuprāt, vai Krievijai vēl ir kāda iespēja aizsargāt savas ostas, vai arī šis ir karš, kuru tā vienkārši nevar uzvarēt? Atstāj komentāros, ja šis video tev palīdzēja saprast, kas notiek, padalies ar kādu, kurš seko šim konfliktam. Un ja tu vēl neesi abonējis kanālu, abonē un ieslēdz zvaniņu, lai nepalaistu garām nākamos video. Paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā video.